Realizējot aizdītajā gadā aktualizēto jautājumu par Rīgšķeles siltumapgādes sistēmas modernizāciju, pirmdien, 14. jūnijā, Dainīlas 4. katlamājā tika uzstādīts jauns skurstenis ar ekonomaizeriem. Pagaidām otrs aptuveni 30 gadus vecais dūmnis netiks demontēts, bet jau tuvākajās dienās darbs sāksies pie katlu nomaiņas. Parasti ir tā, kad uzstāda apkurs katlus un beidz ar skursteni, bet mēs tā kā sākam ar skursteni. Bet tam visam ir tāds vienkārši izskaidrojums, lai veco skursteni vēl saglabājam, viņš turpat blakus ir redzams. Lai varētu iedzīvotājiem padot silto ūdeni arī, nepārtraukt siltā ūdens piegādi iedzīvotājiem. Tad uzstādīsim no sākuma jauno skursteni, pievienosim jaunos apkurs katlus, un pēc tam vienā dienā, iespējams vienā, maksimums 2 dienas mums, būs pārtraukt siltā ūdens piegādi pilsētai. Varbūt pat tiks par pusdienu cauri. Šobrīd tiešām nezinu tā. Katla mājas rekonstrukcija bijusi aktuāla jau pēdējos 15 gadus, norāda Kaspars Grīnbergs. Vēl padomju laikos uzstādīto apkuras katlu liederības koeficients bija apmēram 86%. Jauno katlu un ekonomaizeru darbības rezultātā var tikt sasniegta 100% liederība. Palielinoties gāzes cenai, netiks realizēta sākotnējā ideja ar katla mājas rekonstrukciju samazināt siltumapgādes tarifus iedzīvotājiem. Tas, ko mēs panāksim, tas ir mēs šis te, kā to pareizāk nosaukt, daudz saudzīgāks būs šis pieaugums, ja viņš būs daudz mazāks patiesībā, kā viņš varētu būt pie veco katlu gadījumā. Tālūk, tā kā tarifus samazināt praktiski ar jauno rekonstrukciju pie šīm te gāzes cenām praktiski nebūs. Katla māja testa režīmā tiks palaists jau augustā. Kā norāda pašvaldības aģentūras Līvi pārstāvji, katla māja pēc rekonstrukcijas varētu pilnvērtīgi darboties vismaz 15 gadus. Jau esam informējuši, ka Rīgšķeles novada pašvaldība katla mājas modernizācijai piešķīrusi 100 000 latu. Zanda Treško, Ogres televīzija.